iemācījies daudz visādus mazus citus numuriņus. Jau taču tur ieraudzīju. Jāpaņem to. Kunduru pincerītis Chanel. Ļoti atraktīvs, dzīvīgs, uzmanīgs, labs dzīvokļiem, telpās, iekštelpās, ārā. Viņam ziemā noteikti ir augsts un tas nav āras suns. Arī vispārējā paklausība, sunīts iet blakus. Nosēdināts saimnieks aiziet. Tur ir arī lielie suņi no viņas bara. Tādēļ ļoti, ļoti gribās uz viņiem skatīties. Un ir tik grūti vienai, kad tuvie ir tepat līdzās. Apsēdās, piecēlās nākšu, bet es gribu pie tiem lielajiem bara locekļiem. Kā mēs sēdam uz pakaļkājiņām, ejam caur kājiņām. Dzīvnieki nav domāti, lai ar viņiem briesmīgi izmantot tāds cirkus numurs, bet tas, ja dzīvnieks to dara ar savu prieku, tas, domāju, visus priecē. Jo šaņi arī ļoti ar prieku to dara, lēkā, dejo, un viņi ir ļoti dzīves priecīgs sunīts. Suns seko rokai, kā roka kustās, tāpat kā diriģenta zizlis, un izpild to, ko saimnieks lūdz. Un tagad Šaņi mums parādīs, kā var izritināt paklājiņu. Viņi grib arī apakšā palīst. Paklājiņa ritinātājs. Un tagad mēģinās saritināt apakaļ. Malac. Gan atritināja, gan saritinās apakaļ. Malac. Nesanāca tā perfekti, bet tas san nekas. Viņas prāt tas ir ļoti labi. Zāli nevar jau saritināt. Tagad jūs nav klasiskā suma šoreiz laikam. Šaņa ļoti labi arī sargā savu teritoriju, mans. Žēl, ka nav mums tā lielā soma, parasti viņi sēž somā, un tad mēs sakam, lai aiziet un kaut ko paņem no tās somas, un tad tas ir šokā, jo somā ir maz kodējis. Kā soma vēl vaļā, tā ir vau. Tā, tagad ies apzakt mažo Chanel. Sēdi. Viņa ir sagatavojusies, tā ir viņas vietiņa, un viņa nevienam to neatdos. Tu tur var sēdēt, bet vispār tu jau nāc pat tuvu. Ej prom! Mana jākā, mana saimniece. Tu tur var staigāt, bet nenāc klāt. Nenāc klāt. Viņa saka visu, ko domā. Sēdi. Tā kā mazs cinīts gāž lielu vazumu, lai ar maz, bet drosme liela.